Vai eksistē eņģeļi, no kurienes viņi ir radušies, kādi viņi ir, cik viņi ir? Uz šiem jautājumiem tu šodien saņemsi atbildi, ja tu noskatīsies šo raidījumu līdz galam. Mēs runāsim par 12 brīnumainajiem faktiem par eņģeļiem. Un ja tu vēl neesi abonējis mūsu kanālu, noteikti izdari to tagad, lai varētu saņemt jaunus raidījumus katru nedēļu, kurus mēs publicējam. Aiziet! Vārds eņģelis ebreju valodā skan kā malach un grieķu valodā angelos, ko nozīmē vēstnesis vai sūtnis. Bībelē apmēram 300 reizes ir pieminēti eņģeļi. Ko tad mēs zinām no Bībeles, kādi ir eņģeļi? Pirmais, eņģeļi ir radīti. Un Bībelē teikts Kolosiešiem 1. nodaļā 16. pāntā tā. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Jā, Jēzus ir devis eņģeļiem varu šajā garīgajā telpā. Viņiem ir noteikts uzdevums. Un arī mēs redzam no rakstiem, ka eņģeļi bija radīti tad, kad vēl nebija pasaules. Viņi bija debesīs pie Dieva troņa, par to ir teikts Ieba 28. nodaļā no 4. līdz 7. pāntam. Kur tu biji tolaik, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini. Vai kas pāri tai ir izstiepis mērauklu, iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti, vai kas ir licis tās stūra akmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja. Bībele arī neapslēp to, ka starp šiem eņģeļiem bija īpašs eņģelis, kuram vārds bija Lucifers, un viņš bija īpaši skaists. Un viņam ienāca prātā doma, ka viņš var sadumpoties pret Dievu. Un ir teikts, ka viņš bija nomests no debesīm. Tātad to izdarīja Dievs, un par to ir rakstīts Ecehiela 28. nodaļā no 12. līdz 19. pantam. Cilvēka bērns dziedi raudu dziesmu par Tiras ķēniņu un saka tam, tā saka Dievs tas kungs, tu pilnības paraugs, pilns gudrības un apveltīts ar vispilnīgāko skaistumu. Tu biji ēdenē, Dieva dārzā, visādi dārgakmeņi rotāja tavu tērpu, sardions, topās, jaspis, hrizolīts, berils, oniks, safīrs, rubīns un smaragds. No zelta bija tava tērpa apmales un izgreznojumi, kas bija darināti tai dienā, kad tevi iecēla. Tu biji svaidījis ķerups, kas sargā. Es biju tevi iecēlis svētajā Dieva kalnā. Tu staigāji degošu akmeņu vidū. Nevainojams tu biji savos ceļos no tās dienas, kad tevi iecēla par ķēniņu, līdz kamēr atrada tevī noziegumu. Tavas plašās tirdzniecības dēļ, tava sirds pildījās ar netaisnību. Un kad tu apgrēkojies, es padzinu tevi no Dieva kalna un izraidīju tevi ķerubu, kas sargā no degošo akmeņu vidus. Tava sirds bija palikusi lepna tava skaistuma dēļ, tu savu gudrību pazaudēji aiz ārējā spožuma. Tādēļ es nogāzu tevi pie zemes ķēniņu acu priekšā, lai tie priecājas par to, kā tev klājas. Ar saviem daudzajiem noziegumiem un ar negodīgo tirgošanos tu esi līdz negodā savus svētumus. Tādēļ es liku izšauties ugunī no tevis paša, kas tevi aprija, un daru tevi par pelniem uz zemes visu to acu priekšā, kas tevi redzējušas. Visi, kas tautu starpā tevi pazina, ir šausmu pārņemti par tevi. Tev pienācis briesmu un izbaiļu pilns gals. Tu esi pagalam uz visiem laikiem. Un līdz ar Sātanu, kā arī vēlāk viņa vārds tika nosaukts kā pretinieks, bija 1/3 to eņģeļu, kuri bija kopā ar viņu nomest uz šo zemi.
Eņģeļiem ir arī nemirstība, par to ir teikts Lūkas 20. nodaļā, 36. pantā. Un arī mirt tie vairs nevar, jo viņi ir līdzīgi eņģeļiem un ir Dieva bērni, būdami augšām celšanās bērni. Otrais, eņģeļi ir garīgas būtnes. 1. nodaļā Ebrejiem 14. pantā ir teikts: vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana? Šīs garīgās būtnes nāk pie mums cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu glābēju. Cik daudz, tik, cik Dievs to paredz. Mēs redzam, ka arī Jēzum piestājās eņģeļi un kalpoja. Tātad viņi palīdz mums piepildīt misiju, kuru Dievs mums ir paredzējis, lai mēs to veiktu šeit virs zemes. Trešais svarīgais fakts, ka eņģeļi, kaut viņi ir garīgas būtnes, var pieņemt cilvēka izskatu. Un tas viss, protams, ir pēc Dieva prāta, lai cilvēks varētu labāk uztvert to, ko eņģelis grib pateikt, lai tā kā nenobīs. Un tas bija ar Ābrahāmu. Pēc tam arī lasām 1. mūzes 19. nodaļā, 1. pantā, kā Dievs bija sūtījis 2 eņģeļus uz Sodomu. Un 2 eņģeļi nonāca vakarā Sodomā, bet Lats dzīvoja Sodomas pievārtē. Un tos ieraudzījis, Lats cēlās viņu priekšā un palocījās ar savu vaigu līdz zemē. Un parasti, kad eņģeļi nāca cilvēka veidā, viņi bija izskatā kā vīrieši. Kaut gan arī redzot no rakstiem, ka viņi varēja nākt godībā, spēkā. Un vēl Ebrejiem 13. nodaļā, 1. un 2. pantā ir tāda piezīme priekš mums dot, lai mēs esam uzmanīgi, jo šie eņģeļi var parādīties arī katram no mums, un te ir teikts: brāļu mīlestība, lai paliek, neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Tātad eņģeļi var parādīties tavā dzīvē kaut kādā vajadzībā, var atnākt tā kā cilvēks palīdzēt, un pēc tam tu pagriezies un skaties, ka viņš ir kaut kur pazudis. Un tā ir bijuši daudz liecības, kuras esmu dzirdējis, kā Dieva eņģeļi bija sūtīti Dieva bērniem, lai kaut kādā kritiskajā brīdī viņiem palīdzētu. 4. eņģeļiem ir arī vārdi. Bībelē mēs redzam tikai 2 vārdi ir pateikti, kādi bija doti eņģeļiem, un pirmais rakstīts Lūkas 1. nodaļā un 19. pantā. Eņģelis viņam atbildēja: es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Otrais vārds Jūdas 9. pantā. Turpretim virseņģelis Miķelis, kad viņam bija mūzes miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja: tas kungs lai tevi soda. 5. ko zinām par eņģeļiem, ka tur ir kārtība un ir hierarhija. Un kā mēs šeit lasījām iepriekš, ka ir erķeņģelis, un tas ir Mihaels, par ko arī ir teikts, ka tad, kad Jēzus Kristus nāks, viņš nāks ar erķeņģeļa balsi. Un par to ir teikts 1. Tesaloņiešiem 4. nodaļa un 16. pāns. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot erķeņģeļa balsī un Dievu bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Tātad tas ir galvenais pār eņģeļiem. Tur viss ir sakārtots, un katram ir savu vietu, katram ir nozīme un vara, un tāpēc ir teikts Kolosiešiem 1.16, ka viņš ir radījis šīs te varas, šos te spēkus. Tātad Dievs ir salicis katru savā vietā, lai varētu būt tālāk nākotne, lai tas viss varētu būt efektīvs, jo erķeņģelis Mihaels, viņam ir arī vara pār eņģeļu karapulku, un viņš ir tā kā galvenais starp viņiem, lai varētu tālāk vest Dieva karus, kurus tas kungs viņam pavēl. 6. ko mēs zinām no rakstiem par eņģeļiem, ka eņģeļiem ir dažādi veidi, un mēs lasām par eņģeļiem, mēs lasām par serafiem, par ķerubiem,
Un, kad mēs redzam, kad ir teikts par serafiem vai ķerubiem, tad parasti ir pieminēts, ka viņiem arī bija spārni. Un te ir teikts par serafiem 6. nodaļā Jesajas 2. pantā tā. Serafi lidinājās pār viņu. Tiem bija katram 6 spārni, ar 2 serafs apsedza savu vaigu, ar 2 savas kājas un ar 2 viņš lidoja. Par ķerubiem mēs lasām jau no pirmajām lapusēm Bībelē, pie ēdienas dārza viņi bija pielikti, kā arī tad, kad saiešanas teltī bija jāievieto šķirs, un šī šķirsta vāka bija 2 lieli ķerubi ar spārniem. Un arī Ecehēla 10. nodaļā 5. pāntā mēs redzam, ka šiem eņģeļiem ir spārni. Ķerubu spārnu troksni dzirdēja līdz ārējam pagalmam, tāpat kā visuvarenā balsi, kad viņš runāja. 7. Eņģeļi staro no Dieva godības. Tad, kad viņi parādās, tad ir ļoti spēcīga gaisma. Lūkas 2. nodaļā 8. un 9. pāntā par to varam lasīt. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Un Mateja 28. nodaļā no 1. līdz 4. pāntām. Bet pēc sabata pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestriece, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs, bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Redzi, pat sargi, kuri bija ar ieročiem un ne pirmo dienu kā karotāji, tad, kad ieraudzīja eņģeli, tad bija tāds bailes, jo tas spožums, tā godība, tas viss radīja viņos tādu pārdabisku redzējumu. Un tad, kad es dzirdu par to, ka cilvēkiem parādījies eņģelis, kā dzirdēju vienu sludinātāju, viņš tā kā smējās, tad, kad es nonācu avārijā un parādījās man Dieva eņģelis, tad es viņam jautāju, vai tu neredzēji, kur mans popkorns, un viņš tā kā smējās, es ar viņu tur runāju, un man viņš kaut ko teica, es viņus laiku pārtraucu un teicu, kur ir mans popkorns. Tad es parasti saprotu, ka tas nav īsti bijis tā, ko cilvēks stāsta, jo no Bībeles mēs redzam arī Daniela laikā, 10. nodaļā, tad, kad parādījās Dieva eņģelis, tad visi aizmuka no Daniela. Daniels pats tā kā bezspēkā nokrita, jo tā bija ļoti liela godība un Dieva spēks, kurš parādās tad, kad Dievs sūta savu eņģeli. Lasot šos piemērus par to, kā eņģelis parādās cilvēkam, lai pateiktu viņam kaut kādu vēsti, mēs redzam, ka viņi bieži saka, ka mēs esam atnākuši, lai pavēstītu jums to un to. Tad no kurienes tad nāk eņģeļi, kur viņi mājo? Par to ir rakstīts Atklāsmes grāmatā 7. nodaļā 11. un 12. pantā. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz savu vaiga goda krēslu priekšā un lūdza Dievu sacīdami: Āmen, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. 9. iespējams tu pajautās, cik tad ir to eņģeļu? Un Atklāsmes grāmatā 5. nodaļā 11. un 12. pantā var redzēt, ka viņu ir ļoti, ļoti daudz. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādus un tūkstoši, kas sauca skaņā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. 10. Eņģeļiem ir vara un ir spēks. Viņi nav tikai ziņneši, bet viņiem arī ir spēks uz to, lai padarītu to, ko Dievs vēlas, līdz pat Dieva sodam. Un lasot Atklāsmes grāmatu 18. nodaļu 1. pantu, pēc tam es redzēju citu eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija liela vara, un zeme kļuva gaiša no viņa spožuma. Un 103. psalmā, 19. un 20. pāntā ir teikts: tas kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un viņa ķēniņa valstība valda pār visu.
Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārda balsi. Šo faktu, ka eņģeļiem ir ļoti liela vara un spēks, tad, kad Dievs sūta kaut kādiem noteiktiem mērķiem, var arī redzēt 2. ķēniņa grāmatā, 19. nodaļā un 35. pantā. Un tanī pašā naktī izgāja tā kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē 185 000 vīru. Tāpēc noteikti arī nevelti Jēzus teica Pēterim, lai viņš bāž atpakaļ savu zobenu. Viņš teica, ka es varu lūgt tēvam, lai viņš man sūta 12 leģionu eņģeļu, lai viņi pasargātu mani. Kā zini, vienā leģionā ir apmēram 6000. Tātad viņš varēja tādu lielu daudzumu aicināt, lai viņu pasargātu, bet mēs zinām, ka tas nebija Dieva prāts, un tāpēc viņš to neizmantoja. Jā, no visa tā var pamanīt, ka kaut viņiem ir ļoti lielu varas spēks, bet tas viss tikai notiek pēc tā, kā Dievs to vēlas. Tātad viņi paklausa Dieva balsī, neko nedara no sevis. Viņi ļoti ciena, mīl Dievu, un tāpēc arī Dieva valstība ir nesatricināma. Tāpēc, ka katrs ir savā vietā un dara to, ko Dievs vēlas. 11. Eņģeļus nedrīkst pielūgt. Mēs lasījām, ka viņi ļoti ir vareni, ļoti spēcīgi. Dievs caur viņiem darbojās un sūta, lai tas, kas šeit virs zemes notiek, lai tas būtu pakārtots tā, kā Dievs vēlas. Un kaut eņģeļiem ir tāda liela nozīme, Bībele aizliedz mums viņus pielūgt. Un rakstīts Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā, 10. pantā. Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to, es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu, proti Jēzus liecība ir praviešu gars. Un 22. nodaļa Atklāsmes grāmatā, 8. un 9. pantā arī teikts. Es, Jānis, to visu dzirdēju un redzēju, un kad es to dzirdēju un redzēju, es kritu pie kājām eņģelim, kas man to rādīja, un gribēju viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to, es esmu tāds pats kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši, un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus, pielūdz Dievu. Tad tie cilvēki, kuri pielūdz ikonas, tur svētos, arī kaut kādus svētos eņģeļus, un iespējams arī nesā līdzi vai tur mājās kaut kādas eņģeļu siluetes, tā kā domājot, ka tas nes kaut kādu svētību, tad tas tā nav. Un tāpēc ir ļoti jābūt uzmanīgiem ar to, ja pēkšņi parādās eņģelis. Ja pēkšņi ir kaut kāda uzruna tev, zini to, ka tas ir Dieva kalps, un nevis tas, kas kalpo, to ir jāpielūdz, bet tas, no kā viņš ir nācis. Tāpēc pats eņģelis tas tikai ir sūtnis, tas tikai vēstnis, tā kā pasniegs, kuram jāizpilda tas, priekš kā viņš ir sūtīts, bet visa cienīgs ir Dievs. Un no tā visa izriet 12. punkts, ka eņģeļi ir jāpārbauda. Tātad, ja atnāk pat gaišs eņģelis un sāk kaut ko runāt, 2. korintiešiem 11. nodaļā un 14. pantā ir teikts par to, ka arī Sātans var pieņemt gaismas eņģeļa veidu. Tad mums ir brīdinājums no apostuļa Pāvila Galatiešiem 1. nodaļa, 8. 9. pants. Bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāc par to. Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāc pār to. Kā mēs varam pārbaudīt eņģeļus? Pamatojoties uz Dieva vārda. Tad, ja iet vēsts, bet viņa nesakrīt ar Dieva vārdu, tad mēs varam ignorēt to. Zinu to, ka Džozefs Smits, mormoņu līderis,
arī saņēma tā saucot no eņģeļa vēstījumu. Tas pats arī ar Muhamedu, kad viņam bija epilepsijas lēkmes, arī nāca pie viņa eņģelis un arī viņam visu, ko runāja, sakot, ka no tevis tur radīsies īpaša reliģija. Un redzam, ka tas viss atkal nav bīblisks, ne pēc Bībeles, ne pēc Dieva vārda. Un tādā veidā Sātans šos cilvēkus pievīla un līdz ar viņiem vēl daudzus. Kaut kas tā kā ir no Dieva vārda, bet ne viss Dieva vārds. Tāpēc tas bija arī ar Ievu ēdens dārzā. Kaut kas it kā no Dieva vārda, no patiesības, bet arī bija piemaisīti meli. Tāpēc ļoti esam uzmanīgi šajā pēdējā laikā, lai mēs nebūtu pievilti, jo Dievs grib šodien darboties un Dievs grib, lai eņģeļi būtu arī piesaistīti mūsu kalpošanai, kā tas bija Jēzus dzīvē, kā tas bija Pētera dzīvē. Redzam, kā apustuļiem eņģeļi palīdzēja atbrīvojot no cietuma. Pēterim bija atnācis eņģelis cietumā, apustuļu darbu grāmatā 12:7, un tur viss bija gaišs palicis, un viņš palīdzēja viņam iziet ārā. Tāpat arī Pāvelam, kad viņš bija uz kuģa briesmās, arī nāca Dieva eņģelis un nesa vēstījumu. Tāpēc es arī saku, Dievs, ja vecajā derībā nāca Ābrahamam eņģeļi un vēl citiem Dievu svētiem, tam pašam Dāvidam un Simpsona laikā arī bija vecākiem pateikts, ka būs piedzimis tāds varonis un bija dots, kas viņam jādara. Tad es saku, Dievs, es arī esmu tavs kalps, es ticu, ka arī manā kalpošanas laikā var atnākt Dieva eņģelis, var būt arī tāda parādība, bet katrā ziņā, vai tas būs, vai tas nebūs, mums ir jābūt Dieva vārdā, mums ir jābūt svētā gara piepildītiem, jo tas ir tas spēks, kas mums ir dots un kas arī maina visu. Un zini to, ka Dievs palīdzēs katram no mums, bet galvenais, lai mēs paliekam uz šī šaurā ceļa, lai mēs esam modri un lai mēs pildam to, ko Dievs mums saka, lai Dievs mums palīdz. Visu labu!